Sveika, Agnes! Sveiki! Tiešām man ļoti liels prieks strādāt kopā ar tevi. Paldies! Sadarbība tāda ļoti veiksmīgi izvērtās. Tātad daži jautājumi, par ko varbūt mēs nerunājām ar Pēru. Tātad par ilustrācijām, kā tas ir no mākslinieka skatu punkta. Kā top šīs ilustrācijas? Vai tas ir, teiksim, ir daudzas skices šim dzejolim? Vai arī tas ir tā, tu piesēdies un uzreiz ir jau zīmējums vai krāsa jau ir uzreiz, kas, teiksim, vai dzejolis jau pasaka, kādā krāsā viņš grib būt. Nu, apmēram tā. Nu, tas ir kā ar kuru dzejoli. Ir dzejoļi, kur paši jau uzreiz ir vizualizē sevi un ir gan krāsas, gan ritms, gan kompozīcija, viss jau ir tā kā skaidrs. Nu, bet citreiz atkal nākas pamocīties, bet nu, tas jau ir normāli darba process. Bet nu, tā sadarbībā ar Pēru parasti mēs atsūtīju dzejoļus savus, un tad es viņam sūtīju idejas skices, kā es redzu to dzejoli, nu, vai mēs liekam vienu dzejoli vienā lapusē vai vairākus. Un tad, kā es to redzu, ideju, un tad sūtīju viņam skicīti, un viņš man sūtīja savus ieteikumus, vai jau visu uzreiz patika, un tad tā kā tapa jau tas galvenais zīmējums, īstais zīmējums. Un tas ir veidots tādā tā kā kolāža tehnikā, kad tur ir apvienots gan akvareļa gleznojums, gan digitālais zīmējums. Jā, tas ir tā, ka tur tiek veidot slāņiem tie darbiņi un būtībā, jā, es izveidoju pirms akvareli, pēc tam es viņu tā kā ieskanēju vai kā? Jā, ieskanēju. Dzīvē tātad to kā akvarelis ir? Jā, un tad es viņu ieskanēju, un tad tā kā turpinu jau digitāli planšetē, programmā, tur gan ar zīmolītis, gan visādas detaļas var. Un tā kā mums ir ļoti tāds komandas darbs, tad šādā veidā strādājot ir diezgan viegli būt elastīgam, pamainīt kompozīciju, pielikt kaut ko klāt, paņemt nost, kas man arī ļoti patīk, jo, bieži vien no Pēra nāk tāds ļoti labas idejas, ko es pat no sākuma tā kā neiedomājos, un kas ļoti palīdzēja un papildina gan to dzejoli, gan zīmējumu, ka viņš kļūst tāds vēl pilnīgāks. Jā, tāda sajūta ir, ka tie dzejoļi un ilustrācijas ir viens vesels. Jā. Bieži vien, diemžēl, ir tā grāmatās, ka, teiksim, ilustrācija dzīvo pati savu dzīvi, un teiksim, teksts ir atrodas, bet jūsu gadījumā ir šī tiešām veiksmīgā sadarbība. Jā. Jo, tā ir, kad Pērs ļoti gribēja, viņam arī ir savu vīziju, kā viņš grib redzēt. Tas ir, protams, viņš ir dzejnieks, viņš varbūt to vizuāli tā nevar parādīt, bet viņš var ieteikt, ko viņš grib vēl redzēt, vai kā savādāk, lai tas izskatītos. Jā, bet es teiktu arī, ka es pat ļoti radoši tam visam piegāju, un ka pašai visāds jauni veidi atklājās, kā var strādāt. Jā, tas ir arī ļoti, šai priekš manis ļoti patīk, ka tā var. Cik darbiņi jums jau ir kopdarbi? Kopdarbi tagad ir 3 grāmatiņas, jau izdotas Norvēģijā. Arī dzejoļi? 2 ir dzejoļi, un viena ir stāstiņš par putnu, par īpašu putnu. Jā, tad ir cerība purpuļi, un vēl viena ir par saulīti, par to, kā viņas tas dienas ritms ir, kā viņa no rīt pieceļās, tad ripo pa zemi, nolaižas jūrā, un viņai piedzimst miljoniem ugunīgās medūzas. Jā, tā arī ļoti jauka grāmatiņa, tāda tiešām sirsnīga. Pēra ļoti padodās, man liekas, bērnu literatūrā uztvert to, kā sajūtu. Jā, to bērnu sajūtu un pieaugušajiem atgādināt, kā tas ir būt bērnam. Kolēģi stāstīja tikko, ka mazmeitiņa vakarā nesot laidus ārā no rokām grāmatu. Jā, 7-gadīga meitenīte, ka viņa pilnīgi ir dzīvojusi ar tevi un rādījusi tētim un stāstījusi, kur te ir tas un te ir tas, un gandrīz gribējusi ņemt gultā blakus. Tā kā bērni nolasa šo līmeni, to ir liels prieks. Jā,
tāds bija mērķis, lai tā grāmata ir bagātīgi ilustrēta, lai bērniem ir interesanti iedziļināties detaļās, gribēt uzzināt, kas ir ne tikai tur uzzīmēts, bet arī saprast to, uzrakstīt to, mēģināt pašam izlasīt, vai ne, kas pašlaik ir ļoti būtiski. Jā. Labi, paldies par sarunu. Paldies.